Nākamgad apritēs 20 gadi, kopš Latvija ir iestājusies Eiropas Savienībā. Un šajos 20 gados Latvija palēnām ir atpalikusi gan no Lietuvas, gan Igaunijas. Mūs šajos 20 gados ir Eiropas parlamentā pārstāvējuši deputāti, kas ir kā aizgājuši uz Briseli, tā no turienes nav atgriežušies. Un ja mēs jautātu šeit rīdziniekiem uz ielas, kas ir šo deputātu paveiktie darbi, man ir aizdomas, ka daudzi nevarētu kādas konkrētas atbildes un vērtējumus dot. Mums, jaunai konservatīvai partijai, ir gan paveiktie darbi, ko mēs varam parādīt vēlētājiem, gan arī laba un spēcīga komanda, ko mēs gatavojam uz Eiropas parlamenta vēlēšanām. Tas, ko mēs esam iecerējuši izdarīt Eiropas Savienībā, Eiropas Savienības parlamentā, ir vispirmām kārtām pārstāvēt nacionālās intereses. Latvijas intereses, mazas valsts intereses pāri visam. Pēdējā laikā arī birokrātija ir bijusi pietiekami liela, apgrūtinoša. Mēs redzam problēmas gan Eiropas Savienības fondu īstenošanā, fondu projektu īstenošanā, kur ir pazudis mērķis šīm investīcijām. Mums ir jāatbrīvojās no daudzām regulām un direktīvām, kas traucē mūsu saimniecisko dzīvi. Mēs noteikti iestāsimies par vieglāku uzņēmējdarbību mūsu mazajiem un vidējiem uzņēmējiem kopējā Eiropas tirgū. Mēs aizstāvēsim latviešu valodas un latvisko identitāti pret lielu valodu un lielu kultūru dominanci Eiropas telpā. Un, protams, mēs iestāsimies par stingru imigrācijas politiku. Šeit uz Latvijas ārējās robežas ir jābūt mūrim, kas nelaiž iekšā svešas kultūras, svešas identitātes migrantus, kas nāktu šeit un mācītu mums, kā uzvesties un kā dzīvot. Un bez šaubām mums, kā konservatīvai partijai, ir jāstājās pretī bērnišķīgam kreisumam, dažādām zaļo, vieglprātīgām iniciatīvām, kas nav balstīts veselā saprāta politikā, bet gan vēlmē revolucionāri pārveidot mūsu sabiedrību un mūsu dzīves telpu. Mēs būsim kā būtisks, spēcīgs atsvars šādām te kreiso, vieglprātīgām, bērnišķīgām idejām.